13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki apvienos ne tikai tautas deju dejotājus un tautas dziesmu dziedātājus, bet arī mūsdienu dejas. Es šodien esmu atbraucis uz Salaspili, kur norisināsies kopmēģinājums hip-hop grupām no visas Latvijas. Un ziniet, man patiešām interesē, kā tad tik dažādi kolektīvi varēs kopā sadejoties vienā lielā spilgtā lielu uzvedumā. Sveiki! Sveiki! Mūsdienu deja un deju svētki. Kā tas iet kopā? Man liekas, ka lieliski iet kopā. Es teikšu tā, ka mēs esam tāda ļoti enerģiska, savādāka deva dziesmu un deju svētkos, kas tā dod to mūsdienīgo piesitienu. Cik bērni un jaunieši piedalīsies šajā lielu uzvedumā? Forši daudz, veseli 2000 dejotāju, sākot ar 1. klasi un beidzot ar 12. klasi, un kāds varbūt drusciņi vecāks, jā, bet 2000 satiksies uz liela, skaista deju laukuma. Kur horeogrāfi, mākslinieciskie vadītāji un režisori smeļ spēkus sadarboties ar tik daudz kolektīviem? Nu, patiesībā viss jau sākas ar to vienu cilvēku. Es kā horeogrāfs smeļos idejas, nezinu, vispār to mīlestību pret deju tajā dejotajā, sākumā vienā dejotajā, tad visā kādā no savām grupām, un tad, kad visa šī, visa šī ideja savalkās kopā, un tu saproti, ka tas aizrauj tos dejotājus, jo viņu vairāk ir, jo lielāka enerģija un kaut kāds tur, kosmos kaut kāds tur valda arī. Tagad kopmēģinājumos tu jūti, ka viņi jau ir atraduši šo sajūtu, uz ko viņi iet, un viņi grib būt kopā, un tas ir interesanti. Un es domāju, ka mēs visi tur smeļamies, nevis tur sēžam un domājam, kā tas būtu, kā būtu tā vai šitā, bet mēs skatāmies uz tiem jauniešiem, uz bērniem, skatāmies, kas viņiem ir interesanti, ko viņi saprot, kas viņiem svarīgs tajā brīdī, tā pamazām jau tā puzlīti saliekās. Viņa nesaliekās uzreiz, viņa patiesībā šobrīd arī top. Arī pie šiem visiem kopmēģinājumiem mums ir kaut kāda atziņa, kur mēs esam atraduši pareizo ceļu, kas mums vēl ir jāmaina, jo šai izrādei viss ir no nulles. Nebija idejas, viņa tika radīta, tika domāts par šo jaunieti. Nebija mūzika tika radīta šai idejai. Un tad, kad bija jau mūzika, ideja, tad tika veidota horeogrāfija un kostīmi arī speciāli šai izrādai. Tā kā es teikšu, tā ir tāda speciālā izrāde, jo viņai viss ir sagatavots priekš viņas, tieši priekš šīs izrādes. Un dejotāji mācās šo materiālu, tas ir oriģināli materiāls, viņš nekad nekur nav bijis, viņš tiek tiešām veidots pie konkrētas mūzikas, pakļaujoties konkrētai idejai, tēlam, un tas viss tur valkās kopā, un viņam kā dejotājiem, par ko es arī visiem dalībniekiem saku, ka viņi ir galvenie režisori un galvenie mākslinieciskie vadītāji, jo viņi būs tie, kuriem būs nevis vienkārši jāizmaršē, bet viņiem būs jāsajūtās kā ļaunajam, kā labajam, kā cīnītājam, kā tam, kas padodās, kā tam, kas gavilē un ļaujās dzīvēt. To visu darīs viņi, mēs viņam tikai dodam ieročus. Tādus, tā kā šos skaistos deju ieročus. Un tā kā es ļoti ceru, ka viņi tiks ar šo uzdevumu, jo viņš nav viegls. Vai jūsuprāt, tas ir interesanti un viegli sadarboties ar tik daudz grupām? Noteikti nav viegli. Šeit ir jābūt ļoti labi uztaisīts mājas darbs, ļoti labi sagatavots, viss iepriekš jāiedod informācija grupu vadītājiem, kolektīviem, ko mēs dejosim, kāds ir horeogrāfiskais materiāls, kāds ir izvietojums uz laukuma, un kad viņi jau savukārt sagatavojās, un tad mēs varam likt visu kopā. Protams, nav viegli, bet ir ļoti, ļoti interesanti.
kolektīvu jūs pārstāvat un cik ilgi jūs gatavojaties? Mēs esam no Veizāna deju skolas. Mēs gatavojamies jau sanāk vairāk par gadu, jo skatēm bija jāgatavojās laicīgi, un tagad jau ir tie, kur tikuši cauri skatēm, un mēs jau esam pirmajā mēģinājumā. Vai jūs pati arī esat piedalīties šādā pasākumā? Jā, es, kad gāju vēl vidusskolā, tad mūsdienu dejā pirmo reizi parādījās Dziesmu deju svētkos, un tad es paspēju vēl piedalīties kā dalībnieks, bet šogad esmu kā vadītājs, mans rozā meitenes, jau vietas laukuma. Par ko būs liela uzvedums Kastaņu puslode? Ka mēs būsim tādi dusmīgi un mēs būsim par mošķi. Ļaunums. Hip-hop bloka dejotāji demonstrē ļaunumu. Viņi īstenībā nav ļauni dzīvē, ja, bet šeit viņiem būs jātēlo. Gan mazie, gan lielie, visiem ir ļoti daudz pieredzes un attiecīgi arī savam vecuma grupām, protams. Jā, bet tas būs ļoti interesanti. Viņiem ir interesants tēls, kā viņi nesīs arī deju stilus, kuri viņi izpilda tajā brīdī. Vai ir viegli sadejoties ar citām grupām? Es teiktu, ka diezgan jā, jo viss ir ļoti organizēti. Mēs visi esam ļoti ilgi trenējušies tam, tāpēc es teiktu, ka jā. Mēs ejam uz trījum čupām. Čop. Ar kādām sajūtām jūs gaidat Dziesmu un deju svētkus? Protams, ar pozitīvām. Viss ir tik fantastiski norganizēts. Šodien pirmajā mēģinājumā viss ļoti superīgi izdodās un meitenes pašas priecīgas, visi dalībnieki priecīgi, arī kolektīvu vadītāji gatavi. Tā kā viss notiek un esam ļoti priecīgi.